Elmār! Elmār, es esmu mājās! Lācītī! Lācīt, es jau esmu atpakaļ! Nu, ko tu guli, nu? Nu, celies augšā, nu. Tu kaut ko gribēji? Pateikt labrīt. Un tikai? Tu negribi kafiju? Nu, ja tu uztaisīji labprāt. Labrīt! Čau! Apmesiet? Jā, bija baigā rinda. Tev vēl čamājs skaita melos santīmus, bet bulkas baigi labās siltas vēl. Es paņēmu vairāk, varbūt, ka tu arī gribēsi. Nu, es domāju, ka viņa bulkas nē. Pārsvarā pārtiek no salātlapiem. Vai ne? Laurītiem. Kas ir? Tev kaut kas nepatīk? Jā, tavs lecīgums. Ko tu domā, es baigi neatvērājumais? Nu, vai tu neesmu, ko? Zini, man patīk vīriešiem drusku labāku augumu nekā tev. Es domāju, es aizietu uz svaru zāli. Es nesaprotu, kā viens cilvēks, kurš tās sabojāt garstāvokli. Neņem galvā, nomazgāsies, paēdīs. Būs cits cilvēks. Es nesaprotu, viņš to mājās nevar izdarīt. Es baidos, ka viņš šonakt mājās nav bijis. Kāpēc viņš strādāja? Kādu izsakoja? Nu, tā kā strādāja, tā nē. Skaidrs. Viens no tiem sievišķiem, kas atstāja zilumu uz kakla, ja? Nu, kāpēc uzreiz sievišķiem? Paklausies, ja pie viņas nevar paēst un nomazgāties, tad secinājumu uzprasās paši no sevis. Tu gan mani pavarot un nomazgāt, vai ne? Es tev vispār iekšā nelaistu. Ak tā, iekšā. Kur? Paklausies, normāli vīrieši tādā izskatā pie galda nenāk. Eju, tā ir mana kafija. Kuru tu man uztaisīji? Ja tev kaut kas nepatīk, tu vari iet ēst kaut kur citur. Jā. Robi, tu tiešām saģērbies. Man čalo tak solīja uz 10 klientiem. Kādu klientu? Nu, kaut kādu tantiņu. Kaimiņienu. Astrīdu Ločmeli. Piedod, mācīt, ka es tev tā apgrūtinu. Zini, kā... Kāda apgrūtināšana, Astrīds, kāda apgrūtināšana? Tad ir taču man draugi. Nu, paldies, paldies tad viņiem. Jā, vien varēsim Un tev arī palīdzēt. paldies. Viss Jā. kārtībā. Es varu piedāvāt teju, kafiju, ūdeni. Nepaldies, ja sekretārīt ieliet ūdeni, tad būtu brīnišķīgi, esiet klāji. Es neesmu sekretāri, es esmu Gabriela Ozoliņa, es esmu Roberta partneri un detektīva aģentūras līdzīpašniece. Ai, piedodiet, man likās. Jā, es... Ne, patiesībā sakot, sekretārs esmu es. Ne, nu, tā teikt, biroja administrators, ja? Te būs ūdens ar citronu. Lūdzu. Paldies. Klausies, Astrīda ir ļoti forša tandiņa. Viņa ir kaimiņiene un viņa ir pensionāra. Un tu taču pats saproti. Pensija, Nu, skaidrs, labi, par darbu es neko neņemšu. Bet, ja radīsies kādi papildus izdevumi, tu saproti. Labi, tad tos es arī sekšu. Un Astrīdai par to nekas nav jāzina. Nu, tad labi. Sarunāts, vai ne? Nu, un kā jums te visiem trījiem? Ko? Šī abi divi lecās, es pa vidu kā zibens novedējis. Kas kundzītē pa problēmu? Kaķis pazudis?
Es šoreiz bišķi nopietnāk. Kundzītei kāds pazīstams onkulis ir nomiris, un viņa domā, ka kāds ir palīdzējis nomirt. Kas par onkuli? No kā nomiris? Tev, Robs, visu sīkāk vēlāk izstāstīs. Man vienkārši nav laika, es skrienu, man ar mākleri sarunā. Paga, kas tu dzīvokli taisies pirkt? Jā. Zini, man ir apnicis vazāties pa tiem īrētiem dzīvokļiem. Laimīgais tu var atļauties. Nu, nekas pēc brītiņa tu arī varēsi. Jūs strādājat pie Robčika? Aizmirst. Tas bija piekdien. Es atbraucu no Rīgas, man Rīgā ir dzīvoklis, tur es dzīvoju pa ziemu. Vasarā dzīvoju savā dārza mājā. Nav jau nekas īpaši, bet jūs redzat pašas kopas. Es esmu ļoti Jā, pieradusi. skaidrs. Jūs izbraucāt no Rīgas. Cikos jūs iebraucāt dārziņos? Nu, tas bija ap 11. 10:53 pienāk autobus, ap 11. es jau biju dārziņā. Un tad pat aizno uz savu māju. Jā, es biju sacepus pēc pierādziņas. Elmāram ļoti garšoja. Pastāstiet par Elmāru, kāds viņš bija? Viņš bija brīnišķīgs cilvēks. Vienkārši viņš bija smagi nodzēries. Viņš bija sapinies ar bombžiem un kļūst tāds pats kā viņi. Bet tad mēs kaut kā satuvinājāmies, sadraudzējāmies un tā soli pa solim, līdz kamēr mēs nolēmām dzīvot kopā. Es pat uzaicināju viņu pa ziemu dzīvot pie sevis Rīgas dzīvoklī. Elmāram pašam dzīvokļi nebija? Nu, protams, ka nē. Viss taču bija nodzērts. Vai viņam bija tuvinieki, brāļi, māsas, bērni, viņš bija precējies? Nekā tāda viņam nebija. Ja ar kāds attāls radinieks bija, tad tie par viņu nelikās nezinis. Vērs rīkojies. Jūs nevarat iedomāties, cik to bija grūti izdarīt. Ka nav nekā, neviena dokumenta, ne pasis, nekā. Jūs apgalvojat, ka Elmārs nedzēra jau veselu gadu. Jā. Tad kā jūs izskaidrosiet to, ka policija viņa asinīs konstatēja lielu alkohola daudzumu? Es nezinu. Es zinu tikai to, ka Elmārs gadu jau bija atmetis. Viņš gribēja sākt jaunu dzīvi. Es mēģināju to policijai ieskaidrot, bet viņi to neņēma galvā. Viņi redz uz galda ir kanģas pudeles, tās ir tukšas, tātad pats dzēris, pats noindējies, pats nomirs. Bet es tam neticu. Es uzskatu, ka Elmāru kāds noindēja, ka viņu piespieda dzert ar varu. Tātad labāko piedāvājumu lūdzu. Tātad varu jums piedāvāt mūsu jauno projektu Alaugstielā 9. Centrs tas bija, jā? Alaugstiela 9. Centrs, Labi. tur būs pazemes stāvvieta, liels bērnu laukums. Bērnu Jā, Es atvainojos. protams. Jā, Robi. Es varu, bet ātri. Es dzīvokli pērku. Marčelo, mēs parunājām ar tavu kaimiņienu. Visdrīzāk policijai izrādījās taisnība. Nu tiešām, viņš iedzēra indiju krutku un netīšām atstiep pie dārza. Nē, es domāju, ka nav šajā lietā nekā sarežģīta. Vienkārši tavai kaimiņienei viņai ir ilūzija par alkoholiķa dabu. Nezinu, viņa uz Rīgu projām un Džeks uzreiz pie pudeles klāt. Vienkārši nepaveicās, saindēta. Jā, es saprotu. Jā, var gadīties, ka tev ir taisnība, jā. Bet paklausies, Astrīda ir ļoti sakarīgs cilvēks. Pieklājības pēc, tu taču var aizbraukt uz dārziņiem, parunāties ar kaimiņiem. Jā, un tad tu varbūt vari noskaidrot, no kurienes viņš to alkoholu ir dabūjis. Labi, mēs aizbrauksim, bet uz to es tērēšu tikai 1 dienu. Sarunājuši? Atā. Šeit jāgriež. Es sēdētu pie stūres, mēs būtu atbraukuši 2 reizes ātrāk. Es braucu ar maksimālu atļautu. Jā, es varu iedomāties, kā tu brauc ar špilkām, jā? Robertiņ, tagad centies koncentrēties, ja nevis domāt par manām kājām. Man riebjas krāsoti nagi. Es redzēju, kā tev riebjas. Viss kārtībā. Iela ir īstā un pēc visas spriežot Elmāra un Astrīdas dārziņam jābūt ir kaut kur tur. Labi, jūs ejat parunāt ar citu vasarnīcu īpašniekiem, es iešu pie Elmāra kaimiņiem. Ko es viņam teikšu? Nezinu, mēģinu noskaidrot, kur viņš kanģu dabūja. Tiekamies pēc stundas pie mašīnas vai arī sazvanamies. Tu kādreiz īstu bombu esi redzējusi? Sajūtīs smaku, nebaidies, ja? Iekāp sūčupā. Smieklīgi. Tad, kad tu iekāpsi sūdā, tu redzēsi, kā es smiešos. Labi, liekas, mēs esam klāt. Te visi ciet. Pasauc viņus. Ja kā lai viņus pasauc Stasiku un Vaļa? Saimniek! Saimniek, vai kāds ir mājā? Saimniek! Vai var uz mirkli? Labdien! Kas pie manis vai? Jūs esat Stasis? Pieņemsim. Un kas tu pats? Elmāra draugs. Freilēn tā laikam būs Elmāra draudzene. Jā.
Paklaus, Stasiks nav muļķis, jā? Es jau pa gabalu jūtu, ka tu fleitē. Ziniet, tinieties prom, citādi es sunu uzrīdīšu. Nē, pagaidiet, neiet prom, jums taisnība. Mēs neesam Elmāra draugi, mēs viņu pat nepazīstam. Bet mēs esam Astrīdas draugi, viņi dzīvo tepat kaimiņos. Nu, nezināju gan, ka Astrīdai draugi strādā Mentenē. Pagaid, mēs neesam no Mentenes, mēs esam privāti detektīvi. Astrīda vienkārši palūdza noskaidrot, kas Elmāra nāves naktī notika. Varbūt jūs kādu satikāt, kaut ko redzējāt, dzirdējāt. Neko es neredzēju, neko es nedzirdēju, es gulēju. Bet varbūt jūsu kundze, varbūt, ka viņi satika Elmāru. Kāpēc, lai man vaļas satiktos ar Elmāru? O, labdien! Es atvainojos, varu uz mirkli. Tas nebūs ilgi. Es nedomāju, ka jūsu kundze satikās ar Elmāru. Es domāju, ka varbūt viņa kaut ko redzēja vai dzirdēja. Jā, bet kur viņa ir? Vaļas nav mājās. Nu, bet kad viņa būs? Nu, tā kā atnāks, tā būs. Mēs varam viņu pagaidīt. Nē, mājās es jūs nelaidīšu. Kas tad te notiek? Vaļ nāc mājās! Pagaid, nekur viņa neies. Viņa sākumā parunās ar mums, ja? Un jūs esat? Kas jūs Tie ir okšķeri. Nu, viņi tad grib zināt, vai tu satikies zonakt ar Elmāru. Skaidrs, ka nesatikos. Mēs tā jau visu izstāstījām milicijai. Mēs neesam milicija, mēs neesam arī policija, mēs esam detektīvi. Dokumentiņus parādiet. Labi, tūlīt parādīšu. Lūdzu. Kas tad tie par dokumentiem tādas uz katru stūri var uztaisīt? Iekšā mēs jūs nelaidīsim. Stāstīt neko nestāstīsim, sanāk te tikai tādi, un tad visu izokšķerē, un pēc tam māja tukša. Labi, parunāsim tepat uz ielas. Kur pie jums var nopirkt krutku? Ei, sveiks, priekšniek! Sveiks, sveiks! Nav kāds smēķis, ko? Šeit. Šitāds nu gan nav 100 gadus pīpēts. Kas tev pudulē? Nāvīgi lapus žēriens. Gribu paprovēt. Kur tādu var dabūt? Tāds ir firmas noslēpošs. Klausies. Nu, Sarunājam tā. nu. Tu man pasaki, kur šito var dabūt. Es par to tev visu paciņu atdošu. Nē, labāk sarunājam tā. Tu man iedosi veselu stangu cigaretes. Un šiltavu piedevām. Nu, bet kur es tev tagad stangu dabūšu, ko? No, mums ir diennakts veikals, smēķis tur pārdod visu nakti. Tikai ārečē šito mantu. To gan vajag zināt, kur meklēt. Nu, labi, stāsti, kur ir tas veikals? Nezinu, es domāju, ka Elmārs dzēra kopā ar Stašiku un Vaļu. Viņiem miegs stiprāks, tāpēc arī dzīve. Nē, es nedomāju, viņi neizskatījās tik viesmīlīgi, lai viņi rīkot kopējas iedzeršanas ar kaimiņiem. Ja viņi dzer, tad viņi dzer divatā. Nu, nezinu, varbūt Elmāram palika skumji. Aizgājis točku, nopirka kanģu. Zini, no haļavu juksu slatki. Nē, es šaubos, ka viss tik vienkārši. Tu redzēji, kā Stasiks sastresojās par tēmu, ka Vaļa satieks ar Elmāru? Domā, mīls 3 stūri. Kāpēc nē? Nu, kā rezultātā mums ir versijas. Stasiks pieķer Vaļu ar Elmāru un nogalina viņu. Nu, bet kāda jēga, nu, ja pieķer? Dusmu uzplūdā, nezinu, sit dur, žņaudz. Es nezinu, varbūt nepieķer, varbūt viņš jau zināja, ka sieva viņu krāt, tad izmantoja piemērot brīdi, lai kopēji iedzertu un novāc. Bet priekš kam? Ja viņi zināja, ka Elmārs precēsies ar Astrīdu, pārvāksies uz Rīgas dzīvokli. Ja, nu, es nezinu, priekš kam, nu, tad es nezinu, tad pasaka tu kaut ko reālāku. Pēc man pūst dūmus acīs. Pretīgs ieradums pīpē. Tu gribi kaut ko reālāku? Vaļa nogalināja savu mīļāko. Uzzināja, ka viņš taisās precēties. Viss, slepkavība ar iepriekšēju nodomu. Arau! Paskatieties, ko es dabūju. Un starp citu, es zinu, kas to draņu taisa. Stasiks un Vaļa. Kā tu zināji? Dedukcija. Muļķības cūkas laimu uzminēja. Nē, jau godīgi. Nav viss pa druskam. Kur tu to rāvi? Braucam uz ofisu, pa ceļam izstāstīšu. Gabīna. Muļķības, es pati braukšu.
Un tātad šī ir vēl viena guļama istaba. Ļoti labi. Ļoti Iesim labi. tālāk. Man patīk izkārtojums, man patīk, ir labi. Ļoti labi. Šeit ir mums ļoti Jā. plaša, skaista viesistaba. Jā. Klau, un, cik ilgā laikā to visu varētu dabūt, pilnībā gatavu? Apmēram mēneša laikā, bet tad jums ir jāizvēlās apdares materiālus, kāda jums būs grīda. Es esmu Protams. man zvanu. Jā, Robi. Ko? Nu, un ko tad tu uzzināji? Mēs atradām to točku, to ļergu dzenu. Mums vienīgais pret tiem cilvēkiem vajadzētu dabūt kaut kādus pierādījumus un noķert viņus aiz rokas. Ne? Klau, tu vari dabūt Astrīdas dārziņa atslēgas? Droši vien arī mājiņas, jā. Mēs neko nesasmērēsim, neko nesabojāsim, jā. Gurķītis. Gribi arī gurķīti? Brauc šurp. Marčelo teica, ka pēc stundas būs klāt. Nē, man tā ideja nepatīk. Kāda jēga pārliecināties par to, ka Stasiks un Vaļa tirgo kanģi, tas tāpat ir skaidrs. Kā vajag zvanīt policijai un viss? Pagaid, ko mēs viņiem teiksim? Andris satika vienu bombu, kurš teica, ka kaut kur pārdot točkā. Ļērgu nezinu. Mēs par tā bombu vārdu nezinām. To bombu sauc Aļiks. Ļoti laba informācija. Bet mums vajag vairāk pierādījumus, faktus. Mums vajag pieķert viņus pie rokas, ka tur kaut kas notiek. Mēs savādāk izskatīsimies smieklīgi policijas acīs, un, godīgi sakot, tāpat mūs jau ciest nevar. Tagad gan viņi mūs mīlēs, ka dabūs celt augšā pabeigt lietu. Paklau, tu esi pabeidzis ēst. Dodies lūdzu uz laboratoriju taisīt kanģus analīzi. Es vēl neesmu paēdis. Nekas. Vēlāk pabeigsi. Viņiem drīz beigsies darba laiks. Klausies, varbūt es labāk braucu ar tevi uz dārziņiem. Gabīt, tad pa nakti nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka tu it kā esi sieviete. Kāpēc citu kā? Nav bijusi tā iespēja pārbaudīt. Nezinu. Viņš viens ir iebīgs, pašpārliecināts kretīns. Gurķīšs vēl sagriezīs. Es zināju, ka tas būs bezjēdzīgi. Tie bomži droši vien sen jau guļ. Tu taču varēja palikt mājās gultiņā. Uzvelc jaku. Paldies, man nevajag. Saaugstēsies, ko es tavam tētukam teikšu. Pats uzvelc, to nav augsti. Nekas, es pieradīšu. Uzvelc. Paldies. Lūdzu. Man jakā ir moča atslēgas, padod. Es pieskatīšu. Nekas, labajā kabatā padod, lūdzu. Man nav 5 gadi. Es teicu, padod. Tavas atslēgas pie manis ir drošībā, saprati? Dod atslēgas. Nomierinies. Šeit, ņem. Apturamies ar Astrīdas sedziņu. Man liekas, ka pareizāk būtu, ja tu ietītos sedziņā, bet jaku atdotu man. Sēdi un baktē savus bomžus. Cik? 2. Pazūdi. Dabūj? Aizsūtu Rūķītim bildes, lai viņš saglabā kompiju, bet uz policiju vēl nesūta. Es iešu tev līdzi. Nekur tu neiesi, tu paliksi pie loga un zvanīs policijai tikai tad, kad vajadzēs. Cik? Sveiks, priekšniek. Ko vajag? Krutko. Tu esi ejot sadres. Ak tā? Jā. Es zinu, ka Elmārs saindējās un nomira no tavas krutkas. Es zinu, ka tu to draņķi tirgo. Muļķības. Ak tā? Aļiks tikko nopirka 2 pudeles. Tu multi. Mēs nofotografējām. Un bildes jau ir ceļā uz policiju. Jau izbeidz, ja?
Viņi varētu būt klāt aptuveni pēc kādas stundas, bet tev ir iespēja varbūt arī pašam visu izstāstīt. Tu Elmāram to krutku pārdevi. Es viņam neko neesmu devis. Ja? Labi, varbūt ne tu, bet tava sieva. Es saprotu, ka viņai šis tas ar Elmāru tur bijis. Tas bija sen. Māvaļa ir laba sieviete. Viņa ar diviem nekad reizē nesatiksies. Paklausies, un pat krutku taču nevienam pa velti nedod. Ak tā, Jā. varam pavaicāt viņai. Vaļā! Nāc šurp ātri! Šef, mēs ar Vaļu neko par to līķi nezinām. Nu, Dievvārds varam varbūt iztikt bez tās mentenes. Rūķīti, es tev tikko aizsūtīju bildes. Robs teica, lai tu saglabā datorā, bet nesūti vēl uz policiju, ja? Tāpēc, ka viņš pats šobrīd cenšas izsist atzīšanos no Stasika, saproti? Tu devi Elmāram kanģu? Kādu kanģu, ko tur... Viņi tak zina, ka mēs dzenam. Nu, runā ātri, citādāk mēs dabūsim policijas kaklu. Nu, devi? Devu. Tā, ko, cik un kad? Pirms gada. Tas jau bija pirms gada, vai es vairs varu atcerēties, ko, cik un kad. Nu, pēdējā gada laikā jau viņš vairāk nedzēra vispār, ne mutē neņēma. Kopš viņš ar to pamuļu Astrīdu, no to sapinās, no to skolotāju, to inteliģentu, kas uz mums skatījās no augšas. Pagaid, jūs interesēs ir teikt taisnību. Policija atbrauks, atradīs jūsu kanģu un pateiks, ka Elmārs dzēra to pašu mantu. Elmārs vispār nedzēra mūsu mantu. Vispār nedzēra, bet jūs nedomājat, mums ir ļoti laba manta, mēs arī paši, reiz ļoti labi. Un, ja jūs gribat, mēs jums varam piedāvāt, ko? Nē, bet mēs iedzersim, lai jūs redzat, ka laba manta. Nē, mēs patiešām mēs varam iedzert. Stiep šur pudeli. Nevajag, nāciet atpakaļ. Labi, pieņemsim, ka jums ir taisnība, bet kur Elmārs varēja dabūt krūtu? Varbūt kāds cits te tā īsti, varbūt ka kāds viņam atdeva. Nu, nezinu, gan tā ir man rūpa. Bet mēs te tajā naktī bijām tā pavairāk ieņēmuši un neredzējām, ko nedzirdējām. Nē, tā mašīna. Visu nakti pie tās budkas mašīnas stāvēja. Kāda mašīna? Tāda liela, melna. Pagaid, nedaudz konkrētāk. Ja konkrētāk sagribējis, ko tad es konkrētāk varu pateikt? Es varu numuru pateikt, VK 5050. Mēnesis pagājis, un jūs atcerieties numuru? Jā, meitenīt, jā. Tādēļ, ka es esmu Valentīna Kravčenko. VK. Un man šogad paliek 50. Apaļi 50. Bet pasas man nāvis neko nevar pierādīt. Čau, Rūķīt. Čau! Vajadzēs tev arī izdomāt kādu iesauku. Jā, paldies, man nevajag. Nu, kas jauns? Mūsu čomi no laboratorijas noskaidroja, ka tā Stasika krutka nav indīga. Ko tad Elmārs un dabūs kaut kur citur? Tieši tā. Nu, kas ar to mašīnu? Es palūdzu, lai noskaidroju, es gaidu, kad atzvanīs. Labi. Tad es redzēšu man kafijas krūzi? Nē, varbūt Robis paņēmis. Te ir 10 krūzes. Kāpēc tev ir jāņem tieši manējā? Es tiešām nezināju, ka tā ir tavējā. Ai, nu beidz, nevajag. Tik grūti bija atšķirt. Visas te ir vienādas. Manējā vienīgā ir sarkana. Nu, ko darīt? Nu, šausmas. Es esmu dzēris no tavas krūzītes, un tā ir neatgriezeniski sabojāta. Un tavas skaistās lūpiņas nemūžam vairs no tās nedzers. Novēc kājas no krēsla. Paklau, varbūt to krūzīti varam aizvest uz trauku ķīmisko tīrītavu. Ko? Andri, ir tādas ķīmiskās tīrītavas, kur trauks mazgā. Ko? Vienkārši aizveries. Man tikko atzvanīja par to mašīnu, ko Vaļa redzēja pie Elmāra mājas. Tā. Valsts numurs VK 5050 pieder firmai Citrus, kas nodarbojas ar citrus augļu tirdzniecību. Nu, ziniet, kas ir īpašnieks? Ojārs Ločmēls, Astrīdas dēls. Viņš ir direktors, un viņa sieva Ināra ir galvenā grāmatvede. Nu, tāds ģimenes uzņēmums. Te ir adrese un telefons. Labi, mēs ar Gabiju brauksim parunāt ar Ojāru. Bet tu aizbrauc pie Astrīdas un noskaidro, ko viņas dēls domāja par Elmāru. Labi, braucam. Tiešām domā, ka Ojārs ir nogalinājis savus mātes draugu? Bet loģiski, domā, viņš priecājās, ka māte precēsies ar kaut kādu bomzi alkoholiķu un taisās pārvākties uz Rīgas dzīvokli. Rekori.
Ojārs Ločmelis. Jā. Ļoti patīkami Roberts Meirāns, detektīva aģentūra Ozoliņš Meirāns, un tā ir Gabriela Ozoliņa. Mēs izmeklējam Elmāra Cepurnieka nāvi pēc jūsu mātes lūguma. Jūs ir nolīgusi Astrīda? Tā ir mana sieva Ināra Ločmele. Jā, ļoti patīkami. Vai mēs varam jums uzdot dažus jautājumus? Jā, protams, bet no tā jau nebūs nekāda jēga. Policija taču noskaidrojusi, ka tas ir nelaimes gadījums. Astrīda gan tā nedomā. Mana māte nespēja samierināties ar tā cilvēku nāvi. Bet mums taču ir skaidrs, ka tas, kas notika, tas ir tikai likumsakarīgi. Elmārs bija bombs, alkoholiķis. Tādi cilvēki ir nelabojami. Jā, bet mēs zinām, ka jūs tajā vakarā bijāt mazdārziņos. Jūs runājāt ar Elmāru īsi pirms viņa nāves, tā bija? Pagaidiet, jūs tagad gribat teikt, ka jūs turat aizdomās manu vīru? Ko jūs darījāt dārziņos? Ojārs jau bija ārkārtīgi neapmierināts par manām attiecībām ar Elmāru. Viņa ar vedeklu visādi centās man atrunāt no šīm laulībām. Viņa jau zināja, ka Elmārs bija nelabojams alkoholiķis. Tā jau tas bija, ka viņa grib tikai mani izmantot. Jūs dēlu var saprast. Protams, ka viņu var saprast, bet es domāju tā, ka no malas tas izskatījās diezgan šausmīgi, bet jūs saprotiet, Ojāra tēvs nomira pirms 10 gadiem. Visus šos 10 gadus es dzīvoju viena, un Ojārs domāja, ka tas tā būs mūžīgi, un tad es satiku Elmāru. Bez dzīvokļa, bez naudas, bez nekā. Cik lielā mērā Ojārs pazina Elmāru? Necik. Es te vienreiz uzrīkoju dārzā satikšanos tējas tādu vakaru. Atbrauc Ojārs ar vedeklu, 10 minūtes pasēdēja. Skandāls. Šī abi aizlikās projām, pat neatvadījušies. Elmārs ārkārtīgi to pārdzīvoja. Viņš gribēja atteikties no laulībām, bet es viņam neļauju to darīt, jo tā ir mana dzīve, nevis man dēla. Jā, es tiešām tajā vakarā biju aizbraucis uz dārziņiem. Zināju, ka māte ir Rīgā un aizbraucis ar Elmāru parunāties, tā teikt, aci pret aci. Par ko? Atrunāt no laulībām un samaksāt tam bombzim, lai liek vienkārši māti mierā. Tad jūs bijat lietas kursā par šo sarunu? Jā, protams. Es esmu firmas grāmatvede un finansiāla rakstura lēmumus Ojārs bez manis nepieņem. Un tad mēs nolēmām, ka mēs samaksāsim tam bombzim, lai viņš dodās uz citiem mazdārziņiem un dzer tur. Un viņš tā kā piekrita jūsu piedāvājumam? Nē, redziet, diemžēl nepiekrita, bet tad es nolēmu izteikt viņam ultimātu, tā teikt, lai viņš noslēdz laulību līgumu, ja viņš grib precēt manu māti, bet, es negribēju, lai kaut kāds bombs iedzīvojas uz manas mātes rēķina, tikai tāpēc, ka viņai uznāca kaut kāds vecuma trakums. Ojār, tā jau nē. Bet tā arī ir, māte pati pēc tam pārdzīvot, kad viņa atvērtos acis, es māti gribēju pasargāt. Vai es nezinu, jūs baidījāties, ka viņa atdos dzīvokli Elmāram? Jūs taču gribējāt to mantot, vai ne? Redziet, ja jūs būtu vairāk informēti par mūsu ģimenes finansiālo stāvokli, tad jūs saprast, ka mums tāds 2 stāv dzīvoklis bloka mājā un priekšpilsētā nemaz nav vajadzīgs. Kur jūs bijāt Elmāra nāves naktī? Es biju dārziņos kaut kādos 8, no 8 līdz 9, kaut kādiem 9:30 es biju mājās. Visu nakti pavadīju kopā ar sievu. Jā, tieši tā. Vai nu viņi abi melo, vai arī Elmāra nāves brīdī Ojārs bija dzīvoklī? Ko tas maina? Tas tāpat neko nepierāda. Varbūt viņš aizbrauca kopā ar Elmāru, nedaudz pasēdēja, atstāja tās pudeles tur. Un Elmārs paņēma, izdzēra, netīšām atstiep pedāļus. Bet viņš bija noturējies gadu. Kāpēc viņš tagad norās? Es nezinu, varbūt aiz Kreņķiem, ka Astrīdas ģimeni viņu nepieņem. Kā pieņemsim? Un kur tāda biroja žurga dabūja krutku? Labs jautājums. Čau! Sveiks! Čau! Paskatieties, ko es dabūju no Astrīdas. Maiss ar Elmāra mantām. Tas ir viss, kas no viņa palicis uz šīs laicīgās pasaules. Kas tev tur ir? Pats labākais ir mobilais telefons tikai. Tikai izlādējies, jāpieslēdz un jāpaskatās. Jā, mums nav tāda lādētāja. Mums ir tāds lādētājs. Tikko bija Latgalītē nopirku. Ģēnijs, Rūķī, ģēnijs. Atceries to algas dienā. Un ko mums tas dos? Mēs nezinām ne pinkodu, ne paroli. Ja?
Tad viņš visu pierakstīja. Astrid baigais malāts, saglabājis katru sīkumu. Skaties. Labi, sieviete. Paklau tikai bez asarām un sentimentiem, ja? Citādi aizsūtīšu mājās pie tētiņa. Robim pašam žēl Astrīdas. Viņš tēlo tikai skarbu. Nu, redz. Algas pielikums bija un izbija. Nu, izdevās? Ne. Paši vainīgi. Nesamaksās viņa, samaksās tie 2 okšķeri. Kur tev tā vizītkarte, ko viņi te atstāja? Liekas, ka... Man šķiet, ka tā nav laba doma, ko? Ka neiekuļamies ķezā. Tā kādā ķezā tev var iekulties, nu? Iesēdinās to tavu Elmāru slepkā, un tas arī viss. Kad tiešām negrib atriepties par savu mīļo Elmāriņu. Mīļo, viņš nav man nekāds mīļais Elmāriņš. Nu, skaidrs, ka nav. Tagad jau viņš tikai barot sliekas un gliemežus kapsētā. Fantastika. Cilvēkam telefonā 3 numuri, man ir kaut kādi 480. Man Astrid mobīlais, Astrid mājas, tas ir skaidrs jautājums, kas ir firma Pelikāns. Kāpēc viņš tik bieži turien zvanījis? Atradu. Pelikāns Sijā. Reģistrēts Rīgā, nodarbojas ar degvielas vairumtirdzniecību. Pagaid, kaut kas neiet kopā. Bombzis, degviela kaut kā nesaprot. Varbūt viņam tur strādā draugs, radinieks. Varbūt vienkārši vajag piezvanīt uz to numuru. Pagaid, labāk mierīgi padomāsim. Nekur nevajag steigties. Oi, nepazīstams numurs. Halo. Jā, tas es uzmanīgi klausos. Man priekš tevis ir ļoti interesanta informācija. Jā, par Elmāru, protams, par ko tad citu. Vajadzētu satikties? Nē, pa telefonu nevar. Tāpēc es zinu, kurš nogalināja Elmāru. Bet es par to gribu skanošo. Nu, pagaid, kā lai zinu, ka tu saki taisnību? Nē, informācija vispirms un pēc tam samaksu, nevis otrādi. Nu, pagaid, ko nozīmē pa daļām? Kā tu man sākumā pateiksi 3 burtus un pēc tam? Nē, nu ne jau par 3 burtiem, nu galu galā. Nu brauc šurp un es tev visu izstāstīšu. Nē. Tikai tad, kad atbrauksi. Man ir klients, es tagad nemaz nevaru garu runāt, jā? Viss ar savu mašīnu, es tev vairs braukt neļaušu. Nu, neuzturoties, aizvedīšu viņu pie meistara. Ne jau par to ir runa, tas ir bīstami. Nākošreiz var palikt kantorī, skaidrs? Šito teikumu tu aizmirsti un atdod man atslēgas atpakaļ braukšu es. Kāpēc apstājies? Dīvaini. Kas? Suns nerēja. Paliec šeit. Viņi ir miruši. Lūdzu, paliec šeit. Jā, veikti. Es zvanīšu policijai. Pagaidi, nomierinies, labi? Ko tu dari? Izbeidz lietas atpakaļ, ja policija uzzinās. Neko viņi neuzzinās, ja tu viņam nepateiksi. Bet tā nevar darīt. Tur var būt pirkstu nospiedumi. Tu traucē izmeklēšanai. Kāda izmeklēšana? Policija atbrauks, konstatēs, nezinu, sadzīvisks strīds, lieta izbeigt pēc 5 minūtēm. Interesanti. Kas? Zini pēdējais numurs, kam tas ir zvanījis? Es nezinu, tā vējais. Loģiski. Pirms tam. Nu? Firma Pelikāns. Pelikāns sabiedrība ar ierobežotu atbildību reģistrēta 2000. gadā, ierakstīta komerces reģistrā 2004. gadā, īpašnieks Valentīna Kravčenko, gada pārskats par iepriekšējo gadu iesniegts. Pagaid, kas? Gada pārskats ir iesniegts. Nē. Īpašnieks, kas? Valentīna? Kravčenko. Nu, kas tad ir? Nu, pagaid, tā ir mūsu noslapkavotā bomža Stasika draudzene Vaļa. Ko tu gribi teikt, ka tā ir fiktīva firma, kas ir
reģistrēt uz bomžu vārdu? Nē, ir arī otrs variants. Valentīna ir maskējusies miljonāri, kas nodarbojas ar degvielas vairumtirdzniecību lielos apmēros. Paga. Tātad viņi visi trīs bija saistīti ar Pelikānu. Ja? Pat firma teorētiski piederēja Valentīnai. Ja? No. Bet Stasiks un Elmārs regulāri uz turieni zvanīja. Kāpēc? Man ir viena ideja. Pārbaudi uz Elmāru Cepurnieku un Staņislavu Bērtuli. Varbūt uz tiem vārdiem arī pa firmai. Pagaid, tu gribi teikt, ka Vaļa tā kā nav vienīgā? Atceries, Vaļa teica, ka viņai nav pases, ka viņai ir grūti pierādīt, ka viņai ir 50 gadi. To pašu Astrīda teica par Elmāru, ka viņu bija grūti apglabāt, tāpēc, ka viņam nebija pases. Ir. Uz Elmāra vārdu firma, kas nodarbojas ar tabaks vairumtirdzniecību, uz Stasiku vārdu alkohola tirdzniecību. Nu, tas visticamāk ir izvairīšanās no akcijas nomaksas, tā ir kontrabanda, PVN atmazgāšana. Tātad skaidrs ir tas, ka visas trīs firmas pieder vienam. Jautājums kam? Zini kā, aizbraucam uz turieni, noskaidrojam uz vietas, kas un kā. Nē, kā detektīviem rādīties, tur būtu muļķīgi. Mums taču nav uz pieres rakstīts. Bet mēs visi trīs dārzņos jau esam zīmējušies. Atliek vienīgi Marčelo? Jā. Tas jums. Paldies, es uz ielas neiepazīstos. Tad tā, mēs jau mierīgi varam aiziet uz kādu kafejnīcu. Tās ir derības? Draugi jūs gaida kaut kur aiz stūra? Jūs man apvainojat. Inga, tiešām. Un kā tad jūs zinat manu vārdu? Labi, es atzīšos. Es jau sen jūs vēroju. Lūriķis. Nē, es esmu tikai romantiķis. Tu laikam gribi mani piedzirdīt un ievilkt gultā, ja? Neizdosies. Kāpēc ne? Es neesmu tāda. Skaidri. Man uzreiz vajadzēja saprast. Tev ir kāds, vai ne? Nu, tu man vienkārši te tā, es atvainojos par izteicienu, čakari. Un kas tad viņš ir tāds mistiskās firmas, kaut kāds mistisks darbinieks, ko? Priekšnieks. Protams, priekšnieks. Protams, visi priekšnieki to dara ar savām sekretārēm. Stereotips. Jā, nu tieši tas pamats. Vai tādi stereotipi rastos? Nu, pag, ja tu būtu redzējis mani priekšnieku, ja, tad tā nerunātu. Nu, es viņu, diemžēl, neesmu redzējis. Es tev tūlīt parādīšu. Telefonā glabā priekšnieka bildi. Un grib man iestāstīt, ka tev ar viņu nekas nav, vai ne? Nu, ne jau telefonā. Internetā. Ei, man liekas, ka Marčelo būs jau kaut ko uzzinājis. Man liekas, vajag viņam piezvanīt. Nu, pagaidi, viņš piezvanīs, kad pabeigs. Pabeigs? Ko pabeigs? Jums nav nācis prātā, ka tas ir neētiski. Ja nu tā meitene iemīlas, ja viņa to uztver nopietni. Ko tad? Kafijas dzeršana? Lūdzu, es neesmu tik naiva, ja? Nu, labi, neuztraucies. Tālāk par pāris kokteļiem Marčelo neies. Kas ir? Ei, Robi! Tā tev arī vajag. Atnes taču ūdeni. Lai pats iet pakaļ. Pacel roku. Nu. Būtu izdevās noskaidrot. Starp citu ļoti daudz ko. Jūs būsiet pārsteigti, kad uzzināsiet, kas ir tās meitenes priekšnieks. Labdien, Astrīdes kundze! Drīkst pie jums! Vai, Andrīte? Jā. Sirsnāk. Sveiks, mīļo Andrīte. Nu, vai te noderēja tās Elmāra mantiņas, ko? Jā, noderēja. Liels paldies. Nu, kāpēc ir tāds drūms? Mēs uzzinājām, kas nogalināja Elmāru un arī jūsu kaimiņus Stasiku un Vaļu. Kas? Maz mirklīti. Es nesaprotu, mēs jums visi jau esam izstāstījuši. Nē, visu ne, jūs neizstāstījāt, ka jūs nogalinājāt Elmāru, Stasiku, Vaļu. Kāds Stasiks, kāda Vaļa? Es nesaprotu, par ko jūs runājat. Kas ir Stasiks un kas ir Vaļa? Divi bomži, kas dzīvoja mazdārziņos blakus Elmāram, un jūsu vīrs viņus nogalināja un inscenēja sadzīves strīdu, vai ne? Absurds kaut kāds. Kāpēc, lai es nogalinātu kaut kādus bombžus? Labi, jā, es saprotu. Elmāris nevarēja ciest un negribēja, ka viņš iedzīvojas uz manas mātes rēķina, bet
Tas taču nav iemesls nogalināt, un tos pārējos divus vispār nepazinu. Nu, mēs gan zinām par tām fiktīvajām firmām, ko jūs reģistrējāt uz viņu vārda. Un viss gāja gludi, vai ne? Līdz brīdim, kad Elmārs iemīlējās jūsu mātē. Viņš gribēja atstāt spēli un sākt jaunu dzīvi. Un kā tas notika? Viņš prasīja atpakaļ pasi, viņš teica, lai anulē fiktīvo firmu, ja ne, viņš izstāstīs visu policijai. Tāpēc jūs viņu nogalinājāt. Tie pārējie divi to uzzināja, vai ne? Viņi gribēja jūs šantažēt, tāpēc jūs apklusinājāt arī viņus, ja? Vai tā ir taisnība, ko viņi tagad runā? Es tev nespēju noticēt. Kā Jārs. Tas tēls. Klausās. Ir nogalinājis 3 cilvēkus. Es nevaru to noticēt. Ne jau pats. Viņam ir cilvēki, kas izdara to melno darbu. Kāpēc? Naudas dēļ. Jūs zinājāt, ka Astrīda ir Rīgā. Jūs aizbraucāt uz mazdārziņiem, mēģinājāt pierunāt Elmāru, lai viņš klusē par fiktīvo firmu, lai viņš pārvācās uz citu vietu un pamet jūsu māti. Elmārs tam nepiekrita. Tad jūs aizbraucāt prom, sagatavojāt indīgo krūtku un vakarā atgriezāties kopā ar saviem draugiem un inscenējāt nelaimes gadījumu. Jums nav nekāda pierādījuma. Man ir alibi, es to naktu izpildīju kopā ar sievu. Ināra, pasaki viņam. Nē, viņš nebija mājās. Viņš man ap 9 vakarā zvanīja un teica, ka paliks darbā, Ināra, ka nebūs pa nakti mājās. Ko tu runā? Tā bija. Tad, kad policija sāka interesēties, tad viņš teica, ka būtu labāk, ja mēs abi liecinātu, ka bijām mājās. Bet nē, es varu būt lojāli pret biznesa attiecībā, bet es nevaru būt lojāli pret slepkavību. Es esmu gatava liecināt, ka viņš... Iedomājieties, cik vēl ir tādu bomžu, kurus var nopirkt par 5, atņemt pasi, izmantot, pēc tam nogalināt un beigās nevienu tas neuztrauc. Iedomājies, cik daudz ir cilvēku, kas tādu situāciju izmanto. Jā, bet labi, lai kāda arī tie cilvēki nebūtu, iedomājies. Viņiem katram ir mamma. Es nevaru iebraukt, nu kā? Astrīda forša sieviete, un kā var izaugt tāds dēls? Viņi dzīvo tev kaimiņos, vai ne? Un tu varētu viņu pieskatīt. Jā, bet es vairs nedzīvošu ilgi kaimiņos, jo es pērku dzīvokli. Oho! Jā. Tev ir kādas versijas? Klau, jūs te parunājat par dzīvokļiem. Mēs ar Gabi iesim pelpot svaigais, vai ne? Jā, ļoti ejam. labprāt, ejam. Viss ir Dieva dots, dzīve tā ir spēle vien, krīti piecelies un skrien, bet ja ceļš tavs ved nekur,